jo bērnu uzvedība, saucamā nepaklausība, tā vienmēr par kaut ko mums liecina, par kaut kādām vajadzībām. Lai cik tas mulsinoši būtu, arī robežu jautājums bērniem ir vajadzība. Un tā kā 98% gadījumu bērni pārbaudīs robežas, bet un robežu pārbaudīšana, tas neobligāti nozīmē to, ka tas mums būs tāds apgrūtinājums. Vienkārši būs bērni, kuri ātrāk pieņem un sadarbojās mūsu nosacījumiem, un ir bērni, kuri vairāk mēģina šīs robežas pārkāpt. Un tad parasti tas apgrūtinājums ir tur, kur bērni cenšas tās robežas pārkāpt. Un te arī būs jautājums, vai tās raksturiezīmes, ka bērnam ir tā tendence, ka viņš vēlas kaut ko vairāk izaicinošu, tad vienkārši jāsaprot, ja jums ir bērns, kuram patīk izaicinājumi, tad noteikti jums ikdienā viņam jāpiedāvā vai nu kādi pulciņi vai kādi treniņi, kur viņš var sastapties ar šo izaicinājumu, un viņš pats sevi var arī pārbaudīt šajās situācijās, lai viņš iegūtu sev to sajūtu.